Šodien parunāsim par karmas sastāvelementiem. Karmas dziļo sastāvelementu saknes turpinās no pagājušajām dzīvēm un balstās uz pagātnes vēlmju un rīcības sekām. Karma sastāv no vairākiem elementiem, par ko arī tūlīt parunāsim. Pirmais, tas ir pasaules redzējums jeb dzīves filozofija. Noteikta forma, kā mēs attiecamies pret sevi un pasauli, ir mūsu dzīves filozofija. Tieši uzskats par sevi, par cilvēkiem, par pasauli, par attiecībām starp viņiem ir karmiskā mehānisma pirmpamats. Pateicoties savai dzīves filozofijai, mēs radām savu likteni. Otrs karmas sastāvelements ir vērtības, vajadzības un mērķi. Attiecīgi savam uzskatam par sevi, mēs attiecīgi veidojam uzskats par savām vajadzībām un vērtībām. Te ietilpst vēlmes, sapņi, uzdevumi un mērķi. Šajā etapā cilvēks plāno, piedod sapnim noteiktu formu, jeb citiem vārdiem sakot, konkretizē savu nākotni. Trešais karmas sastāvelements ir impulss rīkoties. Agru vai vēlu sapņiem un vēlmēm ir jāpiepildās. Šajā etapā cilvēkam ir jāuzņemas uz sevi atbildība un no plānošanas fāzes jāpāriet uz darbību fāzi. Ceturtais karmas sastāvelements ir nodarbošanās, konkrēti pūliņi un realizācija. Nodarbošanās ir dzīves filozofijas ārēja realizācija. Mēs realizējam savas vēlmes un vērtības caur aktīvu darbošanos, pieliekot pūliņus. Nodarbošanās realizējas 3 līmeņos – domu līmenī, runas līmenī un ārējā fiziskā, tātad darbību līmenī. 5. karmas sastāvelements ir darbības sekas. Mēs iegūstam savas darbības sekas caur 3 avotiem. Kā pirms tam arī runājām, pirmais caur citām dzīvām būtnēm un cilvēkiem, dzīvniekiem un kukaiņiem. Otrais caur ārējiem dzīves apstākļiem, negaidītām situācijām, dabu, kataklizmām un tā tālāk. Trešais caur personīgo ķermeni un prātu. Sekas gandrīz vienmēr atnāk pēc kāda laika, tādēļ, lai mums būtu iespēja pārdomāt savas darbības. Pauze var ilgt no dažām stundām līdz pat vairākām dzīvēm, atkarībā no seku dziļuma. 6. karmas sastāvelements ir mani secinājumi, mana reakcija uz karmiskām sekām. Gūstot savas darbības sekas, cilvēks atrodas izvēles priekšā, kā uz šīm sekām reaģēt. Šajā mirklī viņš vai nu apstiprina savu dzīves filozofiju, kas viņu mudināja rīkoties noteiktā veidā, vai no tās atsakās un izdara secinājumus. Gadījumā, ja cilvēks neizdara pareizos secinājumus un neieklausās liktenes balsī, viņam nāksies atkal un atkal iziet cauri vienām un tām pašām dzīves mācībām. 7. karmas sastāvelements pēdējais, ko jāpiemin, ir praktiska realizācija. Jebkurus secinājumus vajag iemiesot ikdienas dzīvē. Ja cilvēks izlēma domāt un rīkoties citādāk, viņam tas ir jādemonstrē praksē. Tādējādi viņš apstiprina sava lēmuma nopietnību. Atskatoties pagātnē, var redzēt mūsu lielu skaitu darbības un lēmumus, ko mēs pieņēmām. Nereti mēs redzam dotās darbības un lēmumus kā nepareizus. Tomēr svarīgi ir apzināties to, ka jebkāds lēmums, ko mēs pieņēmām tajā brīdī, ir pats labākais priekš konkrētas situācijas un priekš mums tajā laika mirklī. Tāpēc nevajag nevienu tiesāt un nosodīt. Ja mēs atskatīsimies pagātnē, tad uz kaut kādu rīcību, ko mēs tagad domājam, ka mēs varējām rīkoties savādāk, ka tā rīcība nebija pareiza. Bet tajā pašā laikā, ja mēs vēl dziļāk paskatīsimies, mēs sapratīsim, ka tieši tajā mirklī
mēs nevarējām rīkoties savādāk. Mūsu prāts bija savādāks, mums sirdī bija emocijas, viss, kas bija apkārt, ja mūsu zināšanas galu galā neļāva mums rīkoties savādāk. Ja, un līdz ar to vienkārši bija situācija un bija uz to kaut kāda reakcija. Ja, un ir tāpēc ļoti svarīgi saprast, ka nevajag sevi, tā teikt, bikstīt par to, ka, tā teikt, nožēlā patstāvīgā dzīvot par kaut ko, ja. Tāpēc šeit ir tas svarīgais moments, ka mēs saprotam, kā rīkoties nevajag, kāda rīcība ir nepareiza rīcība, un mēs šo te rīcību mēs vienkārši nekad neatkārtojam savā nākotnē. Līdz ar to sanāk, ka mēs to karmas mācību esam izgājuši.